Kas attiecas šobrīd uz zaļiem zemniekiem, tad, kā jūs zinat, varbūt pirms dažām nedēļām bija zaļo zemnieku ZZS veidojušo divu partiju un arī sadarbības partneru, tas ir Liepājas un Ventspils, Latvijā Ventspilī pārstāvi tikšanās ar premjeru. Jautājums bija par eiro ieviešanas un par to, lai ZZS atbalsta eiro ieviešanu tādā veidā, kad balsotu par to, lai Saeima pieņem šo likumu kā steidzamu divos lasījumos ar 2/3 balsu, kas novērstu iespēju rīkot referendumu. Tur tika izteikti arī zināmi draudi, ja tas tā netiks darīts, bet ZZS veidojušo partiju pārstāvi nepieņem šos noteikumus. Lūk, šajā pirmdienā notika valdes sēde, es arī tur piedalījos, un šis jautājums tika diskutēts par iespējām tikties ar premjeru, jo tāda doma bija skaņota 9. janvārī, bet valde nolēma, ka tas šobrīd nav mērķtiecīgi sekojošiem iemeslu dēļ. Tad, kā atceraties, nav tik pirms pusgada Saeima ar 2/3 balsu pieņēma fiskālās disciplīnas likumu un atbalstīja attiecīgo pozīciju Eiropas Savienībā. Un, lai ZZS atbalstītu šādu likumu, tika noslēgta vienošanās starp ZZS frakcijas vadītāju Augsta Brīmaņa personā un Valdi Dombrovski premjeru no otras puses. ZZS uzrakstīja vēstuli nesen premjeram pirms jaunā gada, lai premjers noinformē, kā ir pildītas šīs saistības. Premjers atsūtīja atbildi, un mēs šajā pirmdienā analizējām šo te atbildi. No atbildes izrietēja, ka Dombrovskis ir piemānījis, piekrāpis ZZS. ZZS izpildīja savas saistības, Dombrovskis savas saistības nepilda, jo viņš apņēmās, ka Latvija stingri uzturēs pozīciju, ka Latvijas zemniekiem platība maksājums būs ne mazāk kā ap 80%. Šobrīd Latvijas pozīcija, cik ir neoficiāli zināms, ir samazinājusies uz ap 75%. Dombrovskis apņēmās, ka Latvijas zemnieki paaugstināto platību maksājumu saņems no 2014. gada 1. janvāra. Dombrovskis jau piekritis Eiropas Savienībā komisijā, kad Latvija uz to neuzstāja. Dombrovskis apņēmās, ka Latvija no Eiropas Savienības struktūra fondiem infrastruktūras attīstībai, tā saucamie kohēzijas fondiem, saņems ne mazāk kā periodā no 2007. līdz 2013. gadam, tas ir 3,18 miljoni latu apņēmās. Šobrīd jau Dombrovskis ir atkāpies no šīs pozīcijas. Līdz ar to līgumu viņš nepilda. Vēl par 2 pozīcijām, kas bija rakstīts vienošanās, informācija nav saņemta. Līdz ar to tiek izdarīts secinājums, ka, diemžēl, Dombrovskis netur savu vārdu, pārkāpj doto solījumu, un tas, ka pārkāpj doto solījumu ZZS-am, tā būtu pusbēda. Bet sliktākais ir tas, ka tiek nodotas Latvijas nacionālās intereses gan par platību maksājumiem un to saņemšanas termiņiem paaugstināt apjomā, gan arī par kohēzijas fondu naudu. Jā, tur bija apņemšanās tāda, ka Dombrovska, ka to naudu, ko dotu Eiropas Savienība Rail Baltica projekta attīstībai, ne tikai virzienā ziemeļi dienvidi, bet arī virzienā austrumi rietumi,
ka šim projektam būtu papildus finansējums, neaizskarot Latvijas šo te 318 miljonus. Arī no tās pozīcijas Dombrovskis diemžēl ir atkāpies. Citiem vārdiem, nevienu punktu Dombrovskis nav pildījis un pēc izspriežot netaisās pildīt, līdz ar to ir ļoti grūti kaut ko vienoties, ja premjers pārkāpj un nepilda saistības, kas ir būtiskas no Latvijas nacionāla interešu viedokļa un pēc būtības nodot Latvijas nacionālās intereses. Es domāju, ka Dombrovskim vajag tomēr pildīt šīs saistības, kas ir noslēgtas ar ZZS, stingri pastāvēt uz platību maksājumiem zemniekiem nemazāk 80%, ka platību maksājumi paaugstinātie tiek Latvijas zemnieki saņem no 1. Janvāra 2014. gada, tas ir pēc gada, ka kohēzijas fondā Latvija saņem nemazāk kā 3,18 miljardus, 3,18 miljardus, es kaut ko pa miljoniem laikam teicu. Tā ir kļūda. 3,18 miljardus. Un Rail Baltica tiek finansēts atsevišķs projekts. Viņam vajadzētu stingri pie šīs pozīcijas pieturēties, jo Latvijai ir veto tiesības. Latvija ir veto tiesības Eiropas Savienības budžeta apstiprināšanā. Dombrovskim jāizmanto, lai aizstāvētu Latvijas nacionālās intereses, jāizmanto veto tiesības Eiropas Savienībā stiprinot budžetu. To paredz līgums. Par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības darbību līgums. Un to paredz šī līguma 2. nodaļa, 312. panta 2. daļa. Eiropadome var pieņemt vienprātīgu lēmumu, par ko padomei atļauj pieņemt lēmumu par kvalificētu balsu vairākumu, pieņemot 1. daļā minēto regulu. Citiem vārdiem, vienprātīgu lēmumu. Tad Latvijai tāda iespēja ir. Viņai to vajag izmantot, jo tie vecie Rietuma Eiropas streknie runči, vai ne, pārāk dziļi ielikuši azotē mūsu valdi. Pārāk dziļi. Viņam, protams, ir silti un ērti, bet tautai ir augsti. Jo visiem tajā azotē vieta neatrodas, tikai vienam. Tā. Labi, lūdzu, kādi jautājumi? Man ir jautājums par šo pašā tēmu. Vai jūs nepieļaujat iespēju, ka Dombrovskim ir kāds cits parakstīts dokuments, vai Eiropas komisija, vai Eiropas Savienība, vai kādu no tiem, personām vai locekļiem, kādi parakstīs zaļie zemnieki, un attiecīgi šie noteikumi ir mazāk izdevīgi Dombrovskim un viņa valdībai nekā jūsu piedāvātiem prasījumiem. Pirmkārt, es pasvītroju, tas, par ko es runāju, tā jau ir noslēgta vienošanās. Līdz ar to tā ir Dombrovska pozīcija un ZZS pozīcija. Vienkārši viņš nedrīkst atkāpties no šīs pozīcijas, jo līgumu var mainīt tikai abas puses. Viņš ne ar kādiem priekšlikumiem par līgumu izmaiņu nav nācis. Viņš vienkārši ignorē noslēgtu līgumu. Tas tā nedrīkst būt. Ja viņš ir valsts vīrs, viņš ir atbildīgs cilvēks, ja viņš tur vārdu, ja viņš netur vārdu, viņš nevar ieņemt šo amatu. To uz viņu nevar paļauties, ko viņš runā. Lūk, tāda tā lieta. Protams, kad es jau viņu saprotu, tad, kad kontaktējas ar citu valstu līderiem, tur, visu cieņu tur, jaunais Francijas prezidents, pieredzējusi Vācijas kanclere, un ka viņi saka, kā viņam tēvvārds, tur Valdis Arturovičs vai kā, vai Valdi. Tu tak saproti. Mēs Vācija, mēs Francija. Mēs tagad esam nabadzīgas Eiropas valstis. Mūsu tauta dzīvo dziļā trūkumā. Jūs tagad varat savilkt jostu. Un tad, kad pasaka, jā, mana tauta jau 4 gadus velk jostu, viņu vēl var savilkt.
Viņam saka, mālacis, valdi. Laba sajūta. Nu, iespējams uzaicinās labi atalgotā darbā. 1-1 padomju savienība. Augusts Eduardovičs Voss. Tāpat. August Eduardovič. Латвийское СРЖ может. Ну, она обойдется. Спасибо, молодец, да. Аугуст Эдуардович, вы понимаете партийную политику. Мы вас приглашаем на работу в Кремль. Арвид Янович Пелше тоже понимает политику партии и правительства правильно, мы его приглашаем в Кремль. Господин Рубенис, тоже товарищ, тоже все понимает, партия и правительство, как работает, тоже, мы его тоже приглашаем в Кремль. Nav starpības. Nu, Kremlis, protams, iespaidīgāks nekā Briseles tie ūķi, bet toties tur maksā lielāku algu nekā Kremlī. Un pensija nesalīdzinām. Tur personālā pensija Vosam tur bija kaut kādi 250 rubļi. Ja? Nu, tiem ir tur, es nezinu, 7-8 tūkstoši. Nu tā. Labi, kādi vēl jautājumi? Bet kā es varētu, ja negluži atspēlēties tā no labākā praktika, bet es teiktu, nākošā ir vajadzība Dombrovskim pēc zaļo zemnieku balsiem. Nu, viņa jau nav tālu. Kur, kad? Kaut vai par eiro. Nē, par eiro ir tā. Viņam zaļo zemnieku balsis bija vajadzīgas. Es jau teicu. Bija vajadzīgs sekojošie formulē. ZZS, ja atbalsta, tad ir 2/3 balsis, kā steidzami jautājumi, un tad nevar būt referendums. ZZS tam nepiekrita. Līdz ar to šis variants ir atkritis, valdošai kliķei ir vairākums saimā, līdz ar to eiro ieviešanas likumu viņi var pieņemt. Cita lieta, ka tas dot iespēju kādiem inicēt referendumu, kas aizņem pietiekami lielu laiku, un ar atvērtu referendumu Latviju diez vai aicinās. Es tagad dzirdu, ka tā ir alternatīva vai pievienoties eiro, jeb arī pievienoties rublim. Ja? Kalniete to teikusi. Ja viņa ir tik pro-maskaviski noskaņota, ja, ka viņai tikai tādas alternatīvas, ja, tad tas ir vairāk nekā skumji. Latvija gandrīz būs 20 gadu kā ar savu valūtu un kaut kāda iztika, gan bez rubļa, gan bez eiro, gan bez dolāru. Šodien var piesieties Latvija vienai valotai, rīt var piesieties citai valotai, tā ir Latvijas brīva griba. Ja runājam par mani, kāpēc man nepatīk? Pirmkārt, Vācijas kanclere oficiāli uzstājoties paziņoja, ka Eiropas Savienība, Eirozonas valstis varētu sakārtot savas finanses un stabilizēt situāciju apmēram tuvāko 5 gadu laikā. Tas ir tas laiks, tad pēc 5 gadiem viņa nosaukusi, ka tas būtu pareizais laiks, kad Latvija varētu pievienoties Eirozonai. Līdz ar to 5 gadi ir pietiekams laiks. Otra lieta. Kā mēs zinām, Grieķija, Spānija, Portugāle, arī faktiski Itālija ir ļoti aktīvi krogos triekusi naudu, bet tie rēķini nav apmaksāti. Un tagad, ja Latvija iestājas Eirozonā, tad Latvijai jāmaksā Eiropas stabilizācijas fondā no katra iedzīvotāja naudā vai garantijās, es jums tūlīt pateikšu, cik. Tātad, ar garantijām un iemaksām Latvijai katram iedzīvotājiem jāmaksā 473 lati. Katram iedzīvotājiem. Man jautājums, kāpēc jums žurnalistiem personīgi jāiemaksā Eirozonas stabilizācijas mehānismā nodrošināšanai naudā un garantijās 473 lati, lai apmaksātu
grieķu dzīves. Jūs paši nevarat dzīves uztaisīt sev. 473 lati. Protams, var notriekt vienā reizē, tas taisnība, bet var arī kaut ko ar pieticīgāku uzkodu un nepārāk krāšņiem vīniem var pietikt ar ilgākam laikam. Pareizi? Katrā gadījumā mammai dzimšanas dienu smuki atzīmēt, pareizi? Kāzu jubileju, bērnu piedzimšanu. Kāpēc jādod grieķiem? Es nesaprotu. Kas mēs ēst neprotam? Kas mēs dzert neprotam? Viņi prot, mēs neprotam. Es domāju, ka mēs tikpat labi protam. Tāpēc es uzskatu, ka mums nav jāpiedalās veco viņu parādu sekšanā. Mēs varētu nākotnē, ja? Bet ne pagātnē. Tāds tas mans viedoklis. Protams, ka šīs te dzīves uz kredītu ir finansējusi Vācija, Francija, viņu bankas. Es saprotu, ir problēmas. Nevajadzēja finansēt dzīves. Kas vainīgs? Vai tā Latvijai tāpēc jāfinansē? Tā ir tā lieta. Un visi kaut kādi, kad tad pievienosies rublim, tad tādi, kas tā runā, ka pievienosies rublim, viņi ir uzreiz uz trako māju, nevis uz šito te, nevis uz Briseli kā kalnieti vai ko. Kāpēc ne juanam vai dolāram? Ja mums, protams, tur ņems, ja. Tā. Muļķības tas viss bija. Un tas ticība tagad cilvēku lētticīgi, ja. Tā kā visi tie, kas ir priestāšanās Eirozonā, ir gatavi nolikt uz galda 473 lati no katras dvēseles. Priekš manis es nepalikšu nabaks no tās naudas. Tas ir taču. Bet ja mēs rēķinam, tās ir tomēr divas ar pus vidējās pensijas. 2,5 vidējās pensijas. Tā.